Esiet sveicināti, mīļie skatītāji, kaimiņi, latvieši, kur atrodas tālu svešumā. Daudz laimes, Andri. Es, mīļi, esmu tagad apgarots. Man ir ģenerāļa skūpsts, un es esmu mazais ģenerālis. Tagad. Paldies, Valdi, paldies. Nav viegli pieņemt, ka ir 44. Jā, 24. Kreisliņu jubileja, kā saka. Bet... katrā ziņā es priecājos, ka kopā ar tevi es esmu no saviem 36. Jā, saka Dievs, saka Jēziņ. Bet, lai kā ir, esam priecīgi stāstīt par notikumiem, kas šķiet mums interesanti, precīzāk viņam, un es tikai varu piekrist. Neierasti mēs sākam ar Fanu Naglu, jo parasti šī vēsturē. Jo tā pārsvarā ir pirms seksīgās tikai. Jā, Fanu Nagla. Kristaps Porziņš bija Bostonā. Es uzreiz pateikšu, pirms tu, Valdi, saki, es vienkārši visu cieņu to, kā Amerika māk pateikt paldies vai atgādāt vai paslavēt. Amazing. Tas viss, ko viņi tur sataisa, tos visus tos highlights un visi aplausus un ovācijas nē, visu cieņu. Zini kā, ir, kad tu atgriezies no, reāli spēlētājs, varsot ne visus. Bet ne visiem spēlētājiem. Bet ne visiem, jā. Jā, te jāpasaka Kristapam tādā ziņā, ka viņš tik ātri tai komandā iegāja iekšā ar līderiem abiem, kas saka, dabūja kaut kādu savu ķīmiju, jā, un viņš ir draudzīgs. Un tāpat jau, ja būtu konflikts, tad diez vai. Mēs ļoti daudz Bostonas spēlētājs zinām, kur tur ir spēlējuši, nekad atgriežoties, tur baigi, tur svilpu. Jo mēs zinām pašu Billu Russellu svilpu, tur ārā pašu spēlētāju. Tā kā Bostonas publika ir ļoti izvēlīga, bet tas, ka, es nezinu, asars viņam bija acīs, es redzēju. Jā. Tā kā, tur visiem būtu, bet patīkam ir tas, ka viņš ir atpakaļ, kaut kāda sīka trauma, kā rakstīja, ka viņš ir... Jau spēlēšot atkal nākamo. Drīz spēlēšot, tas nebija tik tāda trauma, bet viņš tā Steph Curry gaida, es domāju, tas... Jā. Paspēlēt, tas Steph Curry varēja tikai Andris Biedriņš. Jā. Kristapam tāda iespēja nebija. Tā kā, welcome back, ja, un es teikšu, man Boston vienmēr nekad nav bijusi mīļākā. Vienmēr bijis tā, bet tagad pēc visu šitā te, kā Kristaps bija sezona, nav vispār tā. Es pats aizbraucu, apskatījos, es sāku lēnām dzert kafiju no rītiem ar Bostonas krūzīti. Tev tā krūzīti, tu nes viņa... Jā, es dzeru, tagad tā kā... Sorry, Andri. Jā, viss cieņa par Bostonu, man arī patīk. Bostonā esmu bijis... Bostonai ļoti jauns latviešu diasporas kolektīvs, kori. Bet vispār ir Bostona kā pilsēta, nevar atšķirt. Piemēram, pabrauc pa Ameriku un Bostonu, tās ir divas dažādas valsts. Ļoti patīk Bostona, tā kā ja Bostonā mūs kāds tagad skatās, tad mēs sakam paldies Bostonam. Bet Trumpam nepatīk Bostona. Kaut kā tur ir Baltie, bet tur ir visi šitie te, kā viņi sauc... tur nav Vašingtona. Nē, tur ir demokrāti. Jā, tur ir, lai gan es gribētu zināt pēc dažām nedēļām vai vispār kaut kur Trumpam patiks. Labi, ne politika. Pārējām turpat tālāk, tā ir pēdējā nagla. Bet patiesībā viskarstākā Mārta Trakums, to arī bija, man liekas, sociālos tīklos kaut kur izlīdz sārā, ka ir sācies. Sācies, jau Sweet 16. Jā, noskaidrots, jā. Jā, Elite 8 un tad ir Final Four vēl ir, kā saka, divas kārtas. Kas ir interesantākais? Interesantākais, ka favorīts Džuka pirmajā kārtā no sienas izglābās, bet pēc tam viņa aizgāja. Starp citu, Džukas te Jones būs baigi interesantais astodaļu fināls, jā. Tālāk, kas tur ir? Michigan State, Yukon, tur, kā teikt, ir divi favorīti. Vai, Valdi, bet te ir divas, te nav viena spēle, ja tālāk. Te viena spēle, tikai divas spēles. Viena spēle, viņi salasās 4 komandas vienā pilsētā, izspēlē 2 spēles, piemēram, kas iet tālāk. Jā, kur Indianapolis. Jā, un, Indianapolis būs Final Four. Citais 94. vai 94. gadā, vai 95. es bijis Indianapolis, tieši Final Fourā, ja? Tā kā tagad ir tā... Kur tu nes bijis? Nē, tad 90. Andri. Jā. Arizona pagaida, 90 gados arī servisā bija?
Nu, Kur? Te 90 no gada servisa arī bijis, uz Lietuvas un Polijas tirgu arī braucis. Nē. Nu, redz, Man tirgi nepatīk. Ok, labi, pagaid, pastāst tālāk. Tulps, nē. Un Narcis, ne? Nē. Ok, labi, kas tev tur vēl ir? Mēs skatāmies tikai no pirmām komandām ir izsitušies praktiski Mičigana. Jā, kas bija arī favorīti. Jā. Mičigan ir mans favorīts, ko es uzliku arī tanī, bet es teikšu tā, baigi, neviena tāda komanda, kuram ir, teiksim, virs 10 izsētās nav. Ja kādreiz tur 13, bija 12, bija kaut kāda. Tagad tās stiprākās komandas vairāk vai mazāk ir sapcīt Nebraska, pirmo reizi vēsturē 2 spēles vinējuši ir tajā NCHM, kā saka, tajā Marta trakumā. Tā kā, principā mēs gaidām, žēl, ka Florida izsit, mans favorīti, jā, man patīk Florida komanda, bet ko, es domāju, ka tagad katra spēle, es nezinu, vai kāds ir šobrīd atminējis, visu tagad notiek tas trakais tā minēšana, jā? Minēšana, jā. Es pat nepaskatījos šodien, cik braketi ir atminēti, jo tur gan ISPN, gan Yahoo, kur es piedalos, tur vienmēr pasaka, vai ir kāds perfektais vai nav. Nebija perfekts, bet tāds, es teikšu, diezgan viegli atmināms, tāpēc, ka nav tāda, kas komandas ir. Ir viena mūsu spēlētājs, kas arī ir Sweet 16, Andri. Kurš tas ir? Williamsons no Alabamas. Alabama vinēja. Jā, sapratu, jā. Jā, tā kā ir viens latvietis, un es nemaldos, vai toreiz Oral Robertsā mūsu streetballists arī bija vai nebija. Bet viņš varbūt bija Sweet 16, vai viņš vispār Marta, to es neatceros labi, to mūsu skatītāji labāk atcerās, bet skaidrs ir viens, kad Alabama, viņi spēlēs ar Mičiganu, viņiem ir iespējas tikt Elite 8. Un Elite 8, es taču zinu, ka neviens Latvijas basketbols nav bijis. Neo Williamsons, viņš gan ir tur rezervis. Jā, bet nav. Kaut kāds minūtes, ja viņi grauj, tad viņi laiž laukumā, viņi vinnē 25 punktus. Ja negrauj, tad tā. Es vispār, godīgi sakot, zinu, ka tas ir Williamsons. Es vispār nesaku izrādās, viņš ir DSN audzēkans, jā, un aizbraucis garš puika, jā, viņš tur 3 sezonas vai cik spēlē tādā midschoolā, tādā koledžā, ka tur viņš daudz, un tad paņēma 1. gadu viņa Alabamā. Tā kā, prieks, vismaz viens Latvijas basketbols. Tāpēc viena ir interesanti pasakot, skatīsimies, Andri. Jā. Agri no rīta. Labi, tagad tiekam līdz leģendārajām naglām, un tā mums ir par Messi. Kad sportā iestājas klusums, tas nozīmē tikai vienu. Gatavojies negaisam. Caur sīderāba birzi gāju, nezāriņa nenolāju. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. 900 vārti tika gūti, bet tad jāpiemina, laikam, ka Miami Inter izkrita, jā, zaudēja. Nē, viņi tur savā kaut kādā kausā, bet tāpēc viņiem tur ir 3 kausi. Viens bija tāds starptautisks, tad iekšējais, tagad čempionāts, un tagad šakal šonakt vai vakar iesit. 900 vārti gūti, tas ir vispār. 91 jau ir, un 71 ir no soda sitieniem. Jā. Viņš ir visātrāk gūšais spēlētājs 1142 spēlēs. Šitam Ronaldo ir 1200, kapēkām viņam 80 spēles vairāk, bet izstāsta, ka Ronaldo to 1000 noķers, bet vai Messi noķers, es nezinu. Jā, bet katrā gadījumā, redzēs, kas te notiks ar izlasi, vēl viņš neko nav pateicis. Nav vēl pateicis, jā, mēs pirms nedēļ tieši runājām par to. Viņš saka, viņš spēlēs, bet viņš vēl nav pateicis. Nezinu, viņš saka, ka tā veselība tomēr nav tā. Tomēr tur ir cita ātruma. Tomēr MLS tas nav tas, jā. Tur būs jāskan kādam par viņu. Es par to, bet societiens ir societiens. Jā, bet tu aizēji no tā futbola kā uzvarētājs pēkšņi. Tad Argentīna zaudēs. Tad jā. Messi ir ko domāt. Tā kā, Labi, mums ir cita sāpe, tā ir Vaimanu nagla. Hei! Un
ceturtdaļfināla būtu spēles. Tas bija futbols. Es apsēs, kāda būs ceturtdaļfināla. Nu, es saku, varētu teikt. Sportings, Arsenāls. Tas vienīgais. Būs godīgi, ka tas kā Sportings. Man bija žēl, es biju par to Bodi vairāk. Bet redz, kā Sportings. Barcelona Atletico. Viņi jau kausā Atletico, viņus izsit. Jā. Tur bija 4-0 un pēc tam tie 3. Barcelona pārgai pāri Angļiem. Tas ir vienkārši neticams. Jā, tur man arī teica vispār, ka tas, tas bija. Barcelona nedrīkst laist vispār tādā, ar tādu bet vispār tie rezultāti apsies, cik daudz vārdu gūti. Man kaut kāds futbols. Pavisam. Es noskatījos Manchester City spēli ar Realu, noskatījos Liverpool ar Galatasaray. Labi, Liverpool, jā. Bet es domāju, tagad sāksies. Parīze, Liverpool. Ieguvējs pret... abi vinējuši. Es domāju, Parīze dabūs. Tālāk. Parīze jau spēlē tādu superfutbolu, es teikšu, bez baigām zvaigznēm, lielām, bet tādu baigs sabalansētā komanda. Es nevarētu teikt, ka Liverpools aizsardzība ir šobrīd topā. Bet Reāls ar Bayernu. Tur gan būs interesanti, jā. Cik Reāls vēsturiski vienmēr vinē Bayernu. Vienīgais, kam baigi nepatīk, tas ir Reāls. Es atceros, viņi vēl tur Ronaldo laiko, viņus tur ģērba ārā visu laiku. Bet Reāls, labi. Man bija arī apakaļ pagājušajā, mēs teicām, ka it kā trauma, bet nav trauma viņam. Spēlēs, tā kā viņi būs stiprākajā sastāvā. Vārtsāks nav vienīgi, kur tu traumas dabūja. Barcelona Atletico tas atkal. Vienīgais Sportings Arsenāls, vismaz viena Portugāļu komanda ir tikusi. Jā, bet tas, ka bet divas Angļu komandas ir, un abas var arī teorētiski būt fināls. Jā, mēs varam paskatīties, toties trīs Spānijas komandas, tā kā, laikam arī šobrīd. Varbūt Spāņu fināls, un varbūt arī Angļu fināls, bet vairāk nekāds fināls. Bet katrā ziņā tagad ir izlaša pārtraukumi, man liekas, tur aprīļa vidū vai kad sākās. Mēs gaidām, tu zini, ko Edmunds Novickis pateica. Zaudēs Gibraltāram, tad Nikolato tiks atlaists. Tas ir skaidrs. Jā, to viņš pateica, tā kā gaidām izlast, tā ir lielākā intriga. Vai mēs varam Pagaid, bet ir divu spēļu summā? Jā, divu spēļu summā. Ok, starp citu, ja ir futbola tēma, tad noskatieties, jo nākamā mums ir svarīga nagla. Tūlīt arī pastāstīšu. Un tā ir dekoratīvā nagla. Un par virslīgu. Un jā, par Latvijas platumgrādiem noskatieties ģenerāļa sarunu ar Edmundu Novicki. Tur daudz kas interesants, prognozes, un tas ir kā jau katru gadu, pirms sezonas un sezonas beigās, bet te uzmetam atstiņu, kāda izskatās tabula. RFS pagaidām 9 punkti 3 spēlēs. Visādākais viņš pārsteigums, ka Daugavpils ir 10. Nē, tur jau viņš teica, kaut kas tai komandai nav. Ieskriesies, jā. Diez vai ieskriesies, viss kas var būt, bet skaidrs, ka tās apakšējās 6, sākot no Supernovas uz Jelgavu, Jelgavu viņš tā kā uz 5. vietu dot Grobiņu. Nē, varbūt Grobiņu, nezinu, tad tur pa leju būs baigā cīņa. Pa augšu tas pats, starp citu RFS Rīgu viņš prognozēja, kā aizies kā vienmēr, un Auda Liepāja sitīsies pa 3. vietu. Un kur ir FC Rīga? Nē, FC Rīga kopā ar RFS pa 1. kā vienmēr. Viņam sastāvs labāks, vislabāks. Tā kā, sakojam, čempionāts ir ieskrējies, bišķiņ. Tagad jāsako tā izlasē. Jā, es pēc vakardienas spēles. Tu biji uz kādu spēli? Es vēl neesmu bijis. Tu jau tur visādām maikām staigā ar 122. numuru. Es biju tā ir izlase. Nē, es tikai par izlasi. Tu ne uz virslīgu? Es neaicinu. Manu Kristaps Blanks, kurā brīdī. Hops, biežāk nekā Verpakaus, kas tevi aicina. Vispār viņš neaicina. Mārīt, kur tu esi pazudis? Es domāju, ka viņš ir aizbraucis uz ārzemēs, viņš vispār viņu nedzird. Viņš kaut kur vispār nekur nav parādījis. Es domāju, Valdi, ja tu gribētu aiziet uz FC Rīgas spēli, mēs ar Krista Blanku tev to nokārtosim. Paldies. Jā, bet galvenais, lai galds ir uzklāts labi. Ņemsim līdzi groziņus. Ņemsim. Bet jā, pēc 3 kārtām Ošs ir rezultatīvākais spēlētājs. Viņš aizsargs, bet katrā ziņā 3 gūtiem vārtiem. Nē, garšo galvu un vispārējais. Bet jā, sekojam līdzi, un mēs arī aicinām ejam skatīties futbolu. Galu galā tas ir karalis. Un piefiksējiet pēc 3 kārtām, kāda bija tabula. Paskaidam tālāk par karstajām naglām. Kūpa. Un Latvijas, Igaunijas
playoffs. Un vakardien 2 svarīgas spēles. 1-1 savstarpējā spēlēs ar Ventspili un Vefu. Zeļi dabūja arī pērienu. Tad tur arī 1-1. Zeļa Kaleva mājas spēles zaudē. Nu, tā ir trešā izšķirošā spēle, es saprotu. Trešdiena. Kalevā, Jā, un Vefs ar Ventspili spēlē rītvakar, tā kā droši visi atbalstīt, ko jūs gribat, bet skatīties, arī mūsu Marta trakums. Jā, bet zini, kas ir, te rakstīja, ka uz Ventspils nenāk vairāk skatītāji. Tāpēc, ka viņi 7. reitingā tur bija nokrituši, bet viņi vienu spēli paņēma. Ventspili vienmēr ir grūti spēlēt, un Ventspils tādu, bet, zini, kā jau kas bija Ventspils kādreiz un kas ir tagad, varbūt tāpēc tas skatītājs tāds izlaidies. Jā. Bet no otras puses, ja mēs salīdzinām budžetus... Tu uz VF bija pirmā spēle. Es uz VF aizgāju. Bija skatītāji? Es biju skatītāji, bija atbalstītāji, varbūt varēja būt vēl papildus vairāk skatītāji, bet es teikšu tā, ka es sen nebiju bijis klātienē, kad ir tādu, nezinu, droši vien sportisti sapratīs, kad kaulā, spēle kaulā. Es tiešām negribēju būt... 20 bija, kas tur kaulā? Bet tas bija pēdējā, viņi bija līdzīgi un divas tehniskā trenerim, 4 spēlētāji 5 piezīmēm. Un tu, kad skaties, tu pilnīgi dzirdi. Es negribētu būt tiesnesis, jo tā kā tas spiediens tiesnešiem no spēlētājiem. Nekas nav mainījies gadiem ilgi. Bet tiešām, tā kā skaties, tā kā asins garš abiem mutēm, principiāls duelis. Tā kā man patīk Valmiera. Tiesāji, latviešās netiesāji? Nē, tas būtu viens lielāks. Bet priekš par valmieriešiem, es domāju, ka Valmiera būs finālā. Valmiera, starp citu, Vefam ir jāpāriet Ventspili. Viņi mājās vinnēs, viņi izstiprāk komandu. Ja zaudēs, es nezinu, tad tam gulbim novilks skalpnos. Indiāņu pavasars būs. Jā, tu varēsi iet komentēt par taisnību. Sezona būs beigusies. Valmiera ir favorīts tajā galā ar spēli, bet Vefs it kā ir pastiprinājies. Tur būs ļoti liela intriga, un Vefam ir mājas kaut kā viņi 2 reizes jau vinnēja tajā saucamā. Man gan žēl, ka viņi vienā otrajā galā ir lejš variants, Tartu vairāk nav tā, kas ir bijusi sezonā. Es neesmu skatījies, es tikai skatos. Labi, viņi tur tiks, bet šeit ir, es domāju, tur būs Igauni, un tur būs Latvijas tā kā pusfināls, bet es tev pateikšu, ja Zeļi zaudēs, es domāju, tur arī kaut kam jānotiek. Es nedomāju, ka komandas vadība būs apmierināta to, ka ceturtdaļu finālā izskatīs. Viņi pat treneri bija nomainījuši visu, bet nekas labāks nav palicis. Bet katrā gadījumā es varu pateikt, ir uzmanība. Ir uzmanība, un mēs sekosim līdz, kas tur notiks. Dāmas un kungi, ja mēs par to runājam, tad ir daudz. Tas ir daudz. Tieši tā. Kā tas samība liela. Tā. Dzelsnagla. NHL arī karsti. Parunājam par tabulu, par mūsu spēlētājiem. Vēl 12 spēles ir palikušas. Regulārajā, jā. Mēs arī pēc 12 ar Ulu runāsim par visu to sezonu, tāpēc, ka, godīgi sakot, visu tā olimpiāda, visu sajauc, visu to ritmu sajauc. Un arī īsti nevar, bet zini, kas pasties, kur Florida? Un Edmontona, domāju, tikt finālā, bet viņiem draizās notraumies līdz sezonas beigām. Tā kā, viņiem atkal nespīd vinnēt, tā kā nabaga McDavidam galīgi neiet. Rangers pēdējā vietā, vispār kaut kāds. Un Toronto 2, varbūt, un 3 pēdējās komandas, vienkārši top komandas bija pāris sezonas apakaļ. Vispār, visā līgā. Ja Florida netiek playoffā, tad man šeit ir pirmā komanda, kas pēc 2 čempionu titulu izcīnīšanas pēc kārtas netiek playoffā. Bet viņiem arī notraumējušies Barkovs. Bet fakts kā tāds, pagaid, cik ir līdz 8? Labi, tur nav. Tur līderi nav, viss tur, nezinu, kāpēc Vilman nesauc ārā, Okay. Maršāns ir, es domāju, viņi ir izpumpējušies, 2 reizes var, bet 3 reizes vinnēt, tas ir. Pittsburgh ir iekšā. Man prieks par Šilovu, tad viņš nostāv labi. Pavelk, Jā, tā kā komanda ir pārsteigums. Tas, ka Pittsburgh ir tik augsts, es pastījos, tur jauni čaļi, labi komanda spēlē. Es domāju, Šilovu arī viņi ir izvilkuši. Un Kolumbus ir iekšā. Un Kolumbus, un dabiski Tampa ir viens no līderiem. Kolumbus tur jau tur uz robežas, bet prieks, kā Elvis arī pavēlāk atkal, kad vajag paskatāmies, kas ir 3 mūsu čaļi ir iekšā, un tāpēc viena ir interesanti būs sekot līdzi šiem playoffiem. Ko sekojam līdzi? Tā Edmontona rekur,
Edmontonu tur mīcās, bet viens līderis tur ir. Viņam nezinu, kas viņam Viņam aizsardzība jāstiprina. 244 goli, vairāk ielaistie goli. Gandrīz kā Vancouverē. Pirmā vieta, viņa otrā, ārprāt. Katrā ziņā mēs priecājamies par to, ka no mūsu hokejistiem 3 vismaz iekšā. Ejam tālāk, tā ir aprēbusie nagla. Sportā ir vairāk enerģijas nekā upē. Gribi iegūt vairāk? Peldi pret straumi. Savu zoliņu ar visām bitītēm. Sports atgriežas mājās. 1-1 LV. Valdis mēģināja paskaidīt. Man liekas, vismaz no pēdējām 10 epizodēm mēs vismaz 7 esam pieminējuši faktu par to, kā vai kādā veidā kāda no komitejām, šajā gadījumā, protams, par Olimpiskajām komitejām mēģina ievilkt Krievus atpakaļ. Nē, Lozānā notiek tagad tas pasākums. Mūsējie visi loku pārstāv baigi filmējās tur. Bildes rādīja, ka viņi Coventry tikuši. Bet svarīgi. 0 atdeve. Mēs neko nezinām, par ko tu runā. Jā, neko nezinām. Nē, zinām, vienīgais mūsu cilvēki ierauktās bildes žurnāli, saka, kā jūs runājat par tiem. Es nezinu, baigi interesanti. Viņi jau var vilkt, var nevilkt. Ja? Mēs redzam, piemēram, kas notiek pasaules politikā. Visu to Orbānu atbalsta, kas atbalsta Krievus un atbalsta. Vispār es teikšu, tā pasaule iet uz. Tagad galīgi šitas 2026. nesaprotamais gads. Un tas pats jau, ja ir politikā tāds bardaks, tad jau sportā tāds pats ir. Es domāju, ka mēs te varēsim bļaustīties, cik mēs gribam, bet lēnām tos Krievus mauks. Es tik nezinu, kā pārējās izlases. Nē, pārējās, vienkārši. Latvijai tā ir likuma, kad mēs nevaram spēlēt. Ja mēs spēlēs, ko darīt? Mūs diskvalificēs. Jā. Bet tāpēc es saku, tur būs jautrs pasākums. Nē, bet jautājums jau te ir tas pats, par ko mēs runājam. Mēs vēl runāsim par vēl vienu tēmu, tad runāsim tieši par šito Krievu ievilkšanu. Bet es gribu no Loka dzirdēt atbildi, par ko tur gāja runa. Ko viņi tur lēma, sprieda? Pagaidām ir klusums, un tad mēs nākšais pakomentēsim. Bet cilvēki ļoti naidīgi rakstā visādas atziņas par to, kad mēs tur fotografējamies, bet nekādu. Bet viņam ir jādod pēc tam kaut kāds tāds, kā atskaita publiski. Vismaz, ja kāds žurnālists uzdod jautājumus, tad vajag zināt, kas tur ir noticis. Kā tur ir tā atmosfēra, cik daudz ir pa krieviem, cik nav, kādas sarunas. Bet pastāst. Neko nezinu vispār. Neko. Es saprotu, ka šeit nav ko stāstīt. Negribās to vārdu teikt, partizānu kusē. Nē, nav ko stāstīt. Vai nav ko stāstīt, vai tas, ko nedrīkst stāstīt. Labi, tagad ķeramies klāt tieši tam, par ko mēs tikko runājāmies, tā ir mīkstā nagla. Un paceļot to pašu tēmu, Valdi, ko tikko teica, jautājums par to, kā reaģēs citas komandas, jo Betmens izteicies par Krievijas hokejistu iespējamo dalību pasaules kausā, un te jautājums tiešām, vai mēs braucam, spēlējam? Mēs tev tur nebūsim, Latvija tur nebūs. Pasaules kausā Latvija nav, tur ir Zviedri un Soma. Tas ir tas kaus, jā, labi. Slovāki, es nezinu, vai Slovāki tur kaut kā 8 komandas, man liekas, kaut kā ir, viņš grib tos Krievus dabu vai 6. Bet tad jautājums, kā pārējās komandas? Tur nav, tur ir Amerika, Kanāda. Tur ir Čehi, Somi, Čehi, Somi, Zviedri. Un es nezinu, un pieņemsim, ir Krievi vēl. Viņš grib tos pārējās izlases, cik daudz Krievu hokejs tur. Iedomājies, tur visi tie pajoļi Avečkini priekšgalā varēs atkal atpūsties. Es nezinu, tas Betmens var nesaprot, kas tur notiek tajā karā. Viņš var arī domāt, ka tas ir tāds, tur tā kā mēs spēlējam. Bet man liekas, ka tas spēlīts. Vai tas tiešām tā nauda ir bijusi tik liela, ka viņai aizvien spēja? Jautājums ir tas, ka tik daudz hokejs tur ir. Iedomājies tagad pieņem Betmens visiem Krievu hokejistiem, noņem viņus no distances. Tas hokejs tur sabruks. Tur pasies katrā, cik daudz tur hokejistiem. Kučeros ir rezultatīvākais spēlētājs. Vārtsargi visi Krievi pēc būtības labākie. Tad tur ir katrā kaut kādā komandai pa vienam kaut kādai zvaigznei. Bet tas nozīmē, ka tas spiediens ir... Es nezinu, bet viss rokās ir Somiem Zviedriem. Domāju, ka tiem kārci. Ja tie pateiks, ne? Jā, tad jo es lasīju par to, ka viņš grib, bet Somu vai Zviedri, es neatceros, kuri pateica, ka te viņi boikotēs. Jā, paskatīsimies, vai būs normāla reakcija. Vai būs tas, Hašekam būs ko pateikt. Jā, Hašeks toši pateiks, jā. Vai būs tas, kas ir starp kājām, ko sauc par lieldienu prieku.
Nepareizā nagla. Patīk tev šī? Jā, šis labs, es tā redzēju, tur tā fragmenti, ka Ruso aizsargājās ar Kedu. Bet es arī bišķi nesapratu, tur bija kaut kāds... Viņam nokrita Kedu. Keda, jā, bet Viņš paņēma Kedu rokā un izsida ar Kedu bumbu. Bet viņš saprot, ka tā nedrīkst. Bet kāpēc to dara? Nu, bet tas ir tas situācija, ka tu zini, kādu sodu viņš saņēma? Nu, cik tūkstoši? Nē, tikai tehnisko piezīmi. Bet viņš ies vēsturē, kā vienīgi... Iebaut viņam pa galvu. Nē, bet tas ir vienkārši mēģina saprast spēlētāju. Bet tu pats esi spēlējis. Bet nē, vienmēr, tu tā kā tev nokrīt Keda, tu tā kā saprot to, ka, nu tu tā, ne, bet paņem tu. Bet es tev pateikšu, ko tas nozīmē? Tas, ka tam čalim nav vienalga. Viņam nav. Nav vienalga, viņš cīnīties, tas nav play-offs. Tur ne pa ko necīnās. Viss kritizē regulāro čempionātu, tāpēc, ka tur nekas, kad nav basties. Ar Kēdām aizsargājās. Labi, ka tur neņem vēl Bet viņš laikam ies vēsturē, kā man liekas vienīgais, ka šis spēlējis. Šitas moments ir superīgs. Es no sākuma domāju, tas ir kaut kāds joks, Labākā reklāma Kēdai. Jā, un visam, kas tā pa Kēdi. Es domāju, ka viņi tā kā tā ātras lidotāji, kas parādīja tur to Nike reklāmu, arī miljonu dabūs. Jā, dabūja sodu un dabūja miljonu. Visi pamanīja izmēru. Piezīme, tikai. Es nevaru iedoties. Bet tas ir tā, ka, labi. Pazaudētā nagla. Pasaules čempionāts telpās vieglatlētikā. Vienīgais, ko es dzirdēju, ka tas jaunais Džeks, kas uzstādīja to rekordu, man 800 metros vai kur jaunākais. Tur ir rekords. Tur atkal Duplantis vinēja, ne ar rekordu, bet stāsts. Ir pasaule. Tad, cik no Latvijas startē? Tu teici viens, ja? Jā, viena Lasman, tāpat Amerikā studē, jā. Un ne jau pēc rezultāta. Pēc kvotas. Tāpēc, ka pienākās. Viena kvota, iedomājies, cik esam jaudīgi, ja? Zini, kāpēc? Labi, vasaras olimpiādēs, vasaras čempionātos tur ir... Šķēpi un vispār. Nē, tur ir daudz, tie normatīvi ir plašāki. Jā. Šeit viņi ir šaurini, tāpēc, ka katrā disciplinā piedalās 12 dalībnieki. Un līdz ar to mēs 12, tas nozīmē, ka mēs nekādos 12 nekur netiekam. Un mums man, zini, kas visvairāk... Mēs tur bildējamies, ģimene, Milkeviča aizbrauc bildēs, bet ar kojiem, cik visi, ka nav Latvijas vieglatlētikā, nekas kārtībā. Sabat tāds sajūta, ja tur aizbraukuši būtu 2, 3 ar rezultātu, vai kaut vai viens, un tic 7, es vēl saprast, katastrofa jau, un neviens neceļ, nekāda trauksme, nekas nenotiek, un, kā teikt, masveidība ir diezgan laba, jā, bet no otras puses mums neprofesionālisms ir briesmīgs. Neprofesionālisms treneru vidū? Gan visās kopumā, gan vieglatlētika, vispār jau mums tāds sports individuālais var tikai turēties uz valsts pasākumiem. Neviens, mēs jau tur basketbolu un hokeju komandām nevar naudu dabūt. Kur vēl kaut kādam vieglatlētikai un vēl citiem sportu veidiem, jā. Tā kā vietējais sports, tā skaitā vietējais, tagad ir vienīgais, kas ir tos labākos vieglatlētus uz Ameriku. Kas notiek Amerikā? Tu tāds skaties, tu klausies, tur milzīgi konkurence, tu tur neizsities. Klausies, es dabūšu izglītību un visu. Aizēju prom, visu, tu to sportu meitu pamet. Te nav ne tas. Te vispār nav ne studentu klubi. Tu mācīties, te nav tā duālā izglītība. Neviens nemaksā par to. Es jau varētu to studentu sportu sakārtot labā līmenī. Tad varbūt kāds varētu... Valdi, viss ir uz tevi. Pasties uz mani pasu, cik man ir gadi. Nē, tev nav jāiet skriet kārto sistēmu. Nē, tu nesaproti. Tu zini, ja mēs runājam par sistēmu, Latvijā tā sistēma ir tā, es to teikšu, sagrūvos, kad viņu atjaunot, es nezinu, kā vispār var. Labi, ja mums ir bērni jauniešiem jāsaka, un tur kaut kas notiek, bet tur arī ir crazy. Tos talantīgos, kas varētu būt, varētu viņus gatavot uz to lielo sportu, tos sagrauj jau ātri, uz 14 gadiem, un tālāk jau tie, kas atkal grib,
tad tiem atkal nekāda nākotnē nav. Es arī domāju, ka salīdzinoši ar to, kā bija pirms 10-15 gadiem, mums arī tie bērni nav tik daudz. Ne tik daudz, bet mums vienmēr ir unikāli bērni. Tas, ka viņi vienmēr var sportā izsisties, atrodot jaunos sporta veidus. Jā, to mēs arī novēlam, lai mūsu bērniem bagāti vecāki. Un dodamies tālāk. Tikai vecāku jautājums tas ir. Jā. Kā nagla? Pakaļā. Krikonovam tiek anulēta uzturēšanās atļauja. Nabadzīgs. Viņam iedos 5 gadi. Viņš jau nebija pilsons. Rīgas Dinamo spēlēs. Viņš tīrais vaķņīgs. Ja, tur sēž. Viņš visu laiku bija. Viņš Latvijā spēlēs, bet tā dvēseli viņam tomēr tur stāv Krievijā. Viņš tur saņem naudu. Visu. Viņam bija iespējas, viņš tur dzīvo, zina, kāds cilvēks, paņēma to uzturēšanās atļauju. Tagad es nezinu, kāpēc viņa noņēma, droši vien izteicē. Kaut kur tāpat izteicās. Tagad jau, zina, Ukraiņi ieliek tajā Miratvorets, mums nav tāds, bet īstenībā es domāju, ka par to, tā kā ir tādi fakti, arī vecie hokejisti, sportisti, tie, kas te kaut kas ir, labāk turiet muti ciet. Šitais tev sanāca. Bam! Labi, kā tad mēs bez seksīgās naglas? Tev pa godu. Es atradu viskaistāko meiteni. Nav viskaistākās. Nevar atrast viskaistāko. Tā ir Mackenzie Evers. Man patīk sportlaukums. Futbolis. Man patīk tas uzspēlēt kopā. Oi, Valdi, kā tu skrietu? Es ne tikai skrietu. Tu arī lidos. Es pēc tam arī skrietu. Skurien. Kopā. Kopā. Priecē, Hops arī, paskaties, man prieks, ka vairākas bildes ir. Man beidzot daudz piestrādājis. Jā, tagad vainīgs dāvs atrads bildes, jā. Tā kā Pitsburgā viņi mācās, ja kāds grib aizbraukt. Tā kā mēs parasti sakām, aizsūtiet viņu Instagram kontā sveicenu ģenerāli buļnaglām. Jā, jautājums tev, Aldā, atrast. Lūdzu. Sociālos bija līdz bildi ar mazdēlu, kā klājas. Mazdēls rīt brauc prom, jā. Jau rīt, jā? 2 nedēļu spring breaks. Jā. Viņiem spring breaks. Ko stāsti? Visu vasaru prom. Sākās līga, jā, un tur viņiem ir tāda līgas. Viņiem ir ziemā, vasarā visu laiku. Nekā vasarā nekur nebūs apakaļ, viņš visu laiku tur ir. Mācās. Jaunieši izlasē. Un iespējams mainīs skolu? Jā, viņš vēl 1 gadu paliek high schoolā. Jo tie, kas ir dzimuši ir pēc 1. septembra, tiem ir iespējas izmantot vēl vienu ekstra gadu. Jā, ekstra gadu skolā. Okay. Viņš ies tur, viņš nobriedīs. 1,93 viņam ir tad. Augums. Jā, tad 2 centimetri vēl līdz maniem ir. Tad 1,95? Jā, tā kā, bet sāc palikt jau pie. Jā, mēs redzējām tavos vēl pēc gada būs vēl labāk. Jā. Tagad viņš var pateikt tev to, ko domā par tevi? Runā pretī? Mēs runājam par citām lietām. Labi, pagaid, bet... Tā kā viņam viss nākotni ir priekšā, un viņš iet to grūtāko ceļu. Diemžēl Valdim mums tikai muguras. Nē. Skaidrs, ka to, ko viņš tur dara, tas ir apsveicami. Labi, atgādinu, paskatāmies podkāstu par futbolu vispārējo. Šajā nedēļā rītdien Latvija Gibraltārs, bet izbraukuma spēle pasakam līdz... Jā, bet man šonedēļ arī sākās lieli mači. Beisbola sezona sākās. Andres, tu biji aizmirs jau. Galīgi. World Classic notika, kur amerikāņi dabāja no Venecijas iekšā. Tu man tikko atgādināji, bet es jau aizmirsu atkal. Atkal aizmirs, jā. Bet jā, basketbols apsveic arī visus starptautiskajā šašlikdienā, jo nedēļas nogalē atkal so silts, tad atkal žarīsim. Kā saka, žarēja gaļu, latgalīšu reps. Lai jums forša nedēļa. Čau! Un tu nedziedi vairāk tajā. Pagaid, man drīz iznāk superhits. Es zinu. Gaidiet! Sportā tavs zaudējums ir kāda cita uzvara. Bet kāda zaudējums var kļūt par tavu uzvaru? Sports atgriežas mājās. 1-1 LV.